Šabat šalom. Piesauksim tā kungu, lai tā kungu gars nāk no Dieva un dod mums spēku, mūsu nešamā, tai dvēselē, kas nāk, kas ir no tā kunga. Ja šo vārdā mēs to lūdzamies. Amen. Amen. Tātad es mazliet no sākuma, kas tad šis par šabatu, ja? Tātad šodien ir 11. Ab, 5786. gads, vai 5. mēnesis, ja? Pēc Dieva kalendāra, protams. Un pēc tradīcijas, ja, ar 9. alu beidzas 3 smagās saspiestības nedēļas. Bein hamecerim. Krievalodā tās mežķiešņīm. Tad starp saspiestībām, tā varētu varbūt teikt. Kurās gaidīja smago traģisko dienu. 9. alu. Pēc šīs dienas sāks 7 mierinājumu nedēļas. Šo 7 nedēļu šabatu sauc par mierinājumu šabatiem. Ja? Šabat nahamu. To nosaukums pēc pirmās mierinājumu nedēļas Toras stundas haftārs. Un šīs Toras stundas haftār šodien Ješajahu 40. nodaļa 1 līdz 26. Un tur sāk pirmais pants ir mieriniet manu tautu. Nahamu, nahamu. Saka jūsu Dievs. Tātad šodien ir pirmais mierinājums šabats. Šodien ir kopienas, kurās, tur ir šis jau ir pa otro rakstīts. Vēl vēlos piebilst, ka vienmēr tā nebūs, ka 9. aba gaidīs nospiestībā, bažījoties sagaidīt sodu. Par to rakstīts praviešos. Tā saka tas kungs Cevots. 4., 5. un 7. un 10. mēneša gavēņiem jākļūst namām par prieku un līgsmīgu, par priecīgiem svētkiem. Mīliet tikai patiesību un mieru. Tad vēl tāds pārdomas man bija arī par to Dievu namu. Kad atjaunos Dievu namu, bet mēs taču esam Dievu nams un mūs atjauno katru dienu. 9. avu ir šajā Caharijas 8.19 minētais 5. mēneša gavēnis. Vēl tālāk var lasīt arī par to, kas vēl būs. Sevišķi Caharijas 8.23. Tā saka tas kungs Cevots. Tanīs dienās 10 vīri no dažādām tautām un valodām satvers vienu jūdu vīres svārks tērbels un teiks, mēs iesim ar jums kopā, jo mēs dzirdējam, ka Dievs ir ar jums. Tātad sadzirdēs, redzēs, ka Dievs ir ar Izrēlu. Ir tie tādi, protams, šis antisemītisms un ir daudz ebreju, kas arī ir, kalpojuši šim režīmam, apspiestības, okupācijas režīmam. Tas varētu teikt, kas arī bija gan vācieši, gan vācu armijās, gan pie Krieviem, pie Padomju Savienības, kas ir kalpojuši tiem. Tā kā, viss nav pilnīgi viennozīmīgi. Ir tie, kas ir atmesti un viss. Tāpatās arī daudz tautas ir, kas bijis tas Rabīns Finkēžs reiz. Tur bija tā tieks, ka visas tautas tur un tā tas antisemītisms. Es viņam reiz pierakstīju tādu komentāru. Bet latvieši jau arī taču bija tie, kas bija taču arī šie ebreju glābēji. Tur, teiksim, Žans Lipke un vēl, es tur tā pieminēju. Viņš ir, katrā tautā ir taisnība.
Un šie ir, Izrēlā ir tev taisno aleju, un tur ir pierakstīts šo taisno vārdu, ja. Un kas te bija Liepājā Sedols, ja. Nu jā, un to un arī tāds, redziet, tāds, cik tas vārds žīdi ir ienācis, nu tagad ir ar tādu negatīvu noskaņu it kā, ja. Bet uz Gājēja ielas ir tā plāksne, to, ja jūs ejat kādreiz garām, šajā namā, tur bija, laikam, Žans Lipka bija, jā, Žanis viņš bija. Sedols, cik tie Rīgā. Jā, tēt, Sedols, šeit bija Sedols, un viņš glābis ir žīdus pasargājis. Tā ir, tā kā tas negatīvais tāds, kā žīds, tu žīds, tas ienācis ir jau vēlāk, tas negatīvais ir. Jā. Vienā rullītī paliks smalki izstāstīja, ka Krievijā tas bija jau 1700, 800 gadu, kad, nu, tā kā ebrejs izspēja, tad bija tā, kad ebreji tur tā kā, nu, saka tie, kas viņus atbalsta, un tie, kas viņus tā kā necien, tie saka židu, un no tiem laikiem ir, nu, divi vārdi. Nu jā, tas no Krievijas laikiem, tur daudz ir tādu, kad, jo teiksim tam gubernatoram bija padomdevējs un rakstvedis un visu, un viņš neko pats nedarīja, bet viņam bija šis ebrejs, kā Krievs saka, učonī jevrei. Nu, un kad izdeva kaut kādu jaunu pavēru un viss, kad tautā runāja, ko tas ebrejs vai, nu es nezinu, vai ko tas žīds atkal izdomājis ir. Viņi jau zināja, ka tas nav gubernators. Gubernators to pavēru izdod, jo tam ebrejam tam nebija nekādas tiesības kaut ko izdot, ja. Nu, tā kā tas ir tāds, ja. Arī par šiem, teiksim, vien jūdu vīrais Svarks Tērbels. Tālāk gan ir, kad mēs ēdīsim paši savu maizi, un viņi ģērbsimies savās drēbēs. Tā kā to visu var tā apvienot par šo te, cik tad daudz būs. Jā, tur tas, man vienkārši tas tā, tāds maz būs tie, kas satvēs vienu jūdu vīru vai Svarks Tērbels. Rašī piemin to, cik Torā ir minēts tās tautas, 70 tautas, ja? 70 tautas šim Svarks Tērbels, ja? Talitam 4 cicīt, 10 vīru pie katra cicīt, tātad 40 reizes 70. Tik būs tie, kas pieķersies, jā. Tas ir, varbūt, kad tikai tie 10 reizes, nē, 40 reizes 70, laikam, ka tāds bija tas komentārs, tā kā tie būs maz. Ēdīsim paši savu maizi, jā, mēs pielūksim savu Jēzu Kristu un svinēsim sestdienu, svētdienu. Mums tas tā nav, mums nav kāds sakars mums ar tiem, ar jums. Mēs gan redzējām, ka Dievs ir ar jums, bet mēs ēdīsim savu maizi, tad savu garīgo maizi un visu. Neko mēs nemainīsim, jo tikko kā izmaina, teiksim, tas, kuram ir atklājies, nu, mēs to paši redzējām. Rīgā šī draudzē, nu, cik vairs bija palikuši, kas nāca. Cik palikuši ir tie, kas bija, teiksim, es nezinu, cik tur, nu jā, nu, tas jau bija Ķekavā, tur taču bija daudz. Nu, tagad cik viņi palikuši tur te Rīgā, kā mēs bijām. Vēl varbūt citās vietās vai kas. Nu, Aivars te tādu pazvanīja man. Un viņš saka, jā, tur tā saka, kurā vietā kaut kur tur
Jāmuši tā kā Valmierā vai vēl kaut kur bijis, visur mesijāniski. Anglijā viņš bija. Bet, nē, es saprotu, ka te Viņš bija tagad Anglijā. ka viņš tagad viņš Anglijā, jā, viņš no Anglijas pazunīja. Bet, kad te, viņš tur saka, un tur krusts virsur. Saka, kāpēc tur tas krusts? Kā mums krusts? Tā taču viss. Es nezinu, kā viņš tur īsti teica. Valmierā? Nē, Valmierā nav. Nē, pie Valmieras, bet tieši Valmierā. Draudzē viņa Valmierā. Es nezinu, kāds cits tas viņiem, es domāju, ka nav krusts vairāk. Bet, apvainojās par to, ko viņš pateica. Kad ir... Valmierieši? Jā, es nezinu, kuras īsti draudz, bet tas vienalga, mēs neskaidīsim to, bet ir tāds bija nosaukums. Reiz man arī bija tāds protests pret to, kad es tur tai menorā ierakstīju pa krustu, ja, un kādu reizi nebija, agrs, vajadzēja to, cita tur tā māsa no viena vadīja to dievkalpojumu. Viņa teica, ka iznes krustu, nolika krustu priekšā atkal. Pirms tam jau bija novākts. Jau bija pierunāts, ka nevajag. Ārā nebija izmests, tad viņš tur pat stāvēja, iznes atkal. Un tad es ierakstīju tā menorā par krustu, bet nevienu vārdu no sevis. Nevienu vārdu no sevis. Visu ņēma citātus. No tādiem, kas ir gan no katoļiem, gan Šterns. Tagad iedomājieties, kristieši nesā krustu kaklā. Bet kā būtu tagad, ja viņš būtu uz elektrisko krēslu sodīts, tad tādu mazu elektrisko krēsliņu nesāt kaklā. Tas taču izsauc protestu, tā, ka uzrakstīja un kaut kādu to uzbrukumu vēstuli, to arī nopublicēja tai menorā, jo agrs jau pieļauš viss. Ja tu protestē, cits tam piekritīs, cits nepiekritīs. Skaties, brīvi izvēle. Vai tu pieķersies tam ebrejam, tās stērbeles, tās svarku stērbeles, cits vai nē? Tad mieriniet man tautu. Šis mierinājums attiec uz nākotni, uz Mašjāha dienām, bet atkārtojums kalpo, lai to uzsvērtu, pastiprinātu. Tad ivritā nahamu, amīr, amār, Eloheichem. Mieriniet man tautu, saka jūsu Dievs. Tā kā, tas ir no Haftaras būtu tā mazliet un par to, kurā šabatā mēs atrodamies tagad. Bet tagad visu to uz lapiņām, kas ir, lasīsim un ar tādiem varbūt īsākiem komentāriem no tā. Un es lūdzos žēlastību tam kungam laikā tajā sakot. Tad atkal ir mazliet kā kļūtu, bet tas te labi ir nekas, ne tīši tā atkal atkārtoši, ne tieši tā, kā ir, būt gramatiski, fonētiski, it kā latviešu valodā pareizāk, bet ir tas, kā ir redz tādajā atpakaļ, apakšā tai krievu valodā, ja, kas ir, tas arī no Jona Levija praktiski, un tāpēc tas tulkojums, kas ir tuvāks, un arī ivritam tā tuvāks. Tad Mošē lūdz žēlastību ne tādēļ, ka būtu pelnījis, kaut gan taisnais varētu lūgšanu saistīt arī ar saviem labajiem darbiem, bet viņš lūdz tikai nepelnīt žēlastību, kā sacīts.
otrā Mošei 33.1. Jo es esmu žēlīgs, no tī, kam esmu žēlīgs, un par ko es apžēlojos. Par to es apžēlojos. Vārdam apžēlojos, ahon, un vārdam lūgties nepelnīt žēlastību, et kanan ir viena sakma. Vārdnīcā hanan apžēlot, amnestiet, saudzēt. Ir kāds iemesls, kāpēc Mošei lūdz šādi. Jo viņam un Āronam jau reiz tas kungs bija sacījis, tādēļ, ka jūs neesat man ticējuši un neesat parādījuši manu svētumu Izraēla dēla acu priekšā, tādēļ jūs arī neievedīsiet šo draudzi zemē, ko es tiem esmu devis. Tas ir Bemidbār 20.12. Savā laikā Mošei iestājās par Izraēlu tautu, bet piedod viņiem viņu grēkus, un ja ne, tad izdzēs mani no savas grāmatas, ko tu esi rakstījis. Tagad neviens to neatceras un neiestājas, neskums par to, ka viņš neieies apsolītajā zemē. Komentētājā saskat nepateicību. Kā nebija pateicīgi Mošei, tā aizmirsīs arī to, ko tas kungs viņiem labu darīs. Un sāks neievērot baušļus un sekas tam jau zināms. Tā kā lasīsim tālāk, 24. pants. Dvarim šodien ir tātad vaiet Hanan un lūdzos nepelnīt žēlastību, tas nozīmē, Dvarim 3.23 līdz 7.11. Es tikai pirmo un otro to 24. nodaļu vēl iesāku, Tātad mans kungs, tas kungs. Šeit arī, redziet, ir tas kā pazūd tad, ja tikai saka Adonai, jo te ivritā ir Adonai, pirmais vārds, Adonai, un otrais ir Jod-hei, Vav-hei. Redzies, es arī skatos tai krievu valodā, tomēr kaut kas pietrūkst, jo te ir mans kungs, būtu tas tā, mans kungs, tas kungs. Tu sāk rādīt savam vergam, to savu diženam. Mēs parasti jau latviešu valodā kalpam, bet šeit ir tīri kā vergam. Avdehā, eved vergs, to savu dižinumu, to tavu stipro roku. Jo kas ir Dievs vai spēks, eļ, debesīs un virs zemes, kas darīs kā tavas darbības un kā tava varenība. Es pāriešu lūdzu un redzēšu to labo zemi, kas otrpus Jardenu, labo kalnu un šo un Lebanonu. Un sadosmojās tas kungs uz mani jūsu dēļ, un nesadzirdēja mani, un sacīja, tas kungs man, pietiek tev. Par to mēs esam runājuši. Tas ir, kā viņš teica šiem levītiem toreiz, Rav Lahem, tā viņam pateica, Rav Lah. Nepievieno vārdus vēl pie manis par vārdu, par šo lietu, nepievieno. Vārdu bibu tulko divējādi uz mani un manī. Ja tulkojam otrā variantā, tad pants sākums skan, bet sadusmojos tas kungs manī, jūsu dēļ. Giršt vēl tulko, bet sadusmojās tas kungs uz mani, jums par labu. Vēl tāds jautājums ir, kādēļ šeit 3 reizes atkārto. Tas kungs jūsu dēļ uz mani kļuva dusmīgs, sadusmojās.
Dvarību 1.37, 3.26 un 4.21 pantos. Tulkojumā nevar ieraudzīt to, ka katru reizi Mošē to izsaka ar savādāku nozīmi. Mošē saka, tas kungs sadusmojās jūsu dēļ, Biglal Hem. Vienīgi ir tāda interesanta nianses, ka redz, tie, kas praktiski nav palikuši neviens vairs dzīvi, tie jau ir tādi pirms sanāk, kā viņiem vēl nebija 20 gadi, nu tādi tie jau ir bērni. Nu jā, bet runā tā, it kā runāt uz tiem, kas visu to darījuši. Saprast vizuāli, kā tas notiek, tas tiek atstāstīts tā kā, praktiski tā kā mutiskā teorija, viss pārstāstīts, nu tas ir kā mēs jau lasījuši, bet nu, varbūt mēs tā neiedomājamies, ka tie nav, viņi vairs jau nav, viņi ir jau nomiruši. Jā, jo šeit ir vecākais, kas te tagad varētu būt, tam ir 60 gadi. Jā, jo viņi, kam nebija 20 gadu vēl, tas tik tuksnesī iznīcās, nomira, izņemot Jehuda, tas Kālevs. Tas ir Jehošua Kālevs. Kā uz sievietēm tas attiecas, neattiecas? Nu, interesanti, ka redz atkal atbildība ir no vīriem. Viņi atnāca un... Jā, tās sievietes tur varēja būt palikuši? Es nezinu, tāpēc es tik tā stāstu atkal tās, kāpēc vīri vienmēr, kāpēc dēli? Nu, tāpēc, ka viņi saņem sodu, nu. Ka viņi nepateic, neaizliet līdz saules lēktam, līdz saules vietam, kad viņš to zvērestu salauž, tās sievas vai tās meitas izteikto nepareizi. Nu, tā kā neapdomīgi izteikto, ja. Atbildība ir tam tēvam, tam vīram, tam, nu, kas jā. Viņš viņu salauž, viņš pasaka, es aizliedzu to zvērestu līdz saules vietam. Es anulēju, jo es redzu, ka viņš ir postošs tas zvērests, ko tu tekat izteicis. Tad tā ir viņa atbildības sekot līdz par to, ko tā sieviete ir izteikusi, varbūt neapdomīgo, ko tā vājumā. Atbildība nesīs tas vīrs, nu, ja viņš to ir noklusējis, tad arī viņš, nu, jā, tas ir tieši tā, ir tā reizēm tāda jocīga liekas. Man tagad sāks stāstīt, ko mans tēvs darīs un runās uz mani, it kā es to būtu darījis. Jā, nu tas tā jā, būs interesantas tāds, bet tā, bet no otras puses sakal skatoties, jo Tora, tas ir no vārda horā, mācība, kā mēs skatāmies, ja ir, un ko mēs no tā mācamies. Vai nu, reiz Samuēls teica, mēs mācamies no burtiem, vai nu esam tie burti, no kuriem citi mācās. Tad arī tas, kā mēs uzvedamies. Tātad vēl par to Mošē sadusmojās. Sadusmojās jūsu dēļ, tad ir 4.21, tas kungs sadusmojos uz mani jūsu vārdu dēļ. Al divreikim, redz, atkal ir cits. Un 6. tas kungs sadusmojos uz mani jūsu dēļ. Tur ir jūsu dēļ un Girš tulko jums par labu. Šajā pantā sacīto var iztulkot arī kā jums par labu. Tas ir jums par labu, ka tas kungs sadusmojos uz mani. Ja šo pēdējā sēdera arī sacīja, tas jums par labu, ka es aizēju. Nu, dažas rakstvietas vēl, lai varētu izprast otro variantu. Un vai tāds tulkojums pieņemams? Vispirms grāmatā Jaunā derība Mošē nosaukts par Amašjahu. Ticībā Mošē liels izaudzis liedzās saukties par faraona meitas dēlu. Labāk gribēdams kopā ar Dievu tautu ciest jaunumu nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Par lielāku bagātību tur
turēdams Hamašjaha negodu nekā Micraim mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Tas ir Ebrejiem 11, 24 līdz 26. Nu, vēl kam paralēlis ar to, ko saka Ješua Hamašjaha. Vai tu netici? Johanan 14, 10. Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Tad vienmēr, te vēl kas ir no Johanan 15.4. Palieciet manī, un es jūsos, kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnkoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Tad palikt viņā, tad mēs esam, un tas kungs ir ar mums un mūsos, jā. Kas, redzēs, reiz tāds Gitiks, Rabīns tas teica, kā par to rakstu vietu. Un es staigāšu viņiem un būšu viņiem par Dievu. Uzcels templu, un kā tas ir? Uzceļ templu no akmeņiem, bet rakstīts, staigāšu viņos. Es, viņu Dievs, un es staigāšu viņos. Tas ir no materiālā. Es dodu no materiālā, lai uzceltu sevī šo templu. Nu, es varbūt šo tagad jau paši saviem vārdiem. Un no ceļ no materiālā, no akmens, un no akmens zelta sudraba, kā Šauls raksta, jā. Katrs skatās, kā uz ceļ. Vai salmas, vai sudraba, vai zelta, vai dārgakmeņas liek. Un uzceļ šo templu, un tas no materiālā, un tas kungs ir viņā. Bet ne jau vienmēr jāiedomājas tas, ka, es tagad, esmu miljardieris, es tur miljonu ziedošu, tad jau tas ir ļoti daudz, ir man taču pienāks. Tas jau nav šī atkarīgs no tā, cik daudz es ziedoju, bet no tā, ko dod, kā šī atraitni iemet savu pēdējo artavu, ko jūs šo teicu. Jūs no bagātības metāt, bet viņi savu pēdējo atdevi. Tātad vēl par to, par šo Dievu namu, kas kopējis Dievu namam ar elkiem. Jo jūs esat dzīvā Dievu nams, kā Dievs ir sacījis. Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Šeit ir tajā 2. korintiešiem 6.16 viņi starpā staigot. Bet tas arī var būt viens no variantiem, bet viņu starpā, bet arī katrā no viņiem. Kā ir, teiksim, šeit atgādināt vēl to, vai Ikra 26, es jau šeit saviem vārdiem pateicu to 11, 12. Un es uzcelšu savu mājokli jūs vidū, vai jūsos, tieši Gitiks teikt jūsos, un mani dvēseli jūs neniecinās. Un es staigāšu jūsos, un būšu jums par Dievu, un jūs būsiet man par tautu. Tātad mūsos staigā. Tā par dumpiniekiem šodien to jūs varat vēl pārlasīt, bet tas jau mums ir vairākas reizes jau arī bijis atkārtots, es domāju, varat izlasīt pēc tam. Kā šim tas kungs atbildēja Mošejā, lai tev pietiek. Un šeit Jākoba vēstule 3.1. Netopiet man, brāļi, daudz par mācītājiem, zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā, jo mēs visi daudzajādā
dējādi klūpam. Ja kāds vārdā nekrūt, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Tātad savu materiālo spējīgs savaldīt. Tas nav tā, ka oi, es esmu glābs, es esmu pestīts, man vairāk nekā nevajag. Ja šo Jēzus Kristus visu ir paveicis, viņš visu ir padarījis, man nekas nav jādara vairs. Tagad, kas saka, rokas gaisā un guļ kā kaķis, uzticīgs kaķis guļ uz muguras un kājas gaisā. Un kur tāds cilvēks paliek? Vēl kāds atgādinājums, kas jau attiecas uz visiem, ja? Bet es jums saku par katru veltīgu vārdu, ko cilvēku runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiks taisnots un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Tātad pēc saviem vārdiem, tā, ko tu teici, kā tu sodīji citus vai kas, kad tad būs šī tiesa. Cilvēkam nolēmts vienreiz dzīvot, un pēc tam tiesa. Tiesa būs tur. Šeit var, nezinu, varbūt atcerās visu to, vai neatcerās, bet to anekdotu atkārtot, ka tas mācītājs tagad nostājas tiesas priekšā pie tiem eņģeļiem, ja? Tiesā viņu. Un saka, tur nosver uz kausiem tas un tas. Ne, tur netiec pardību. Pie tas alkoholiķis un dzērājs. Tas pieiet tagad klāt. Nē, jo tas mācītājs vēl taisnojas, bet es taču tik daudz vedu pie taisnīgas, pie tevis. Nē, tu neatved tavā dievkalpojumos, tur visu garlaikotajās gulēju. Un tas alkoholiķis, jā, tu tiec uz paradīzi. Kā tā? Viņš tiek un es nē. Tad kas veids tik daudz šeit? Viņš brauc ar mašīnu, tad tik daudz piesauc mani glābšanai, ka viņš ir daudz vairāk atvedis pie Dieva nekā to ar savu sludināšanu. Tātad, mēs šeit pirms tam pārunājām, ja, pa tiem daudziem, kas te bijuši ir ar alkoholiķu un piedzēries un nokavēja. Biļets bija uz prāmi Estonija un nokavēja to, ko darīs, nokavēja. Un tad, kad nogrim, ko tad domā? Tad domā, redz kā, tas kungs mīl dzērājus, jā. Tas tā humoram, jā. Bet, ir tā, daudz kas tāds ir bijis. Tātad, ejam pie tās toras stundas atpakaļ, ja? 3, 2 un 7. Pacelies virsotnes galvā, tātad to saka tas kungs ir Mošē. Un pacel savus acis uz jūru, un uz ziemeļiem, un uz dienvidiem, un uz austrumiem, un redz savām acīm, jo tu nepāries to Jardeni šo Pisgā, tā ir virsotne. Un pavēlīja Hošjo, un stiprin viņu, un piepild viņu ar vīrišķību, jo viņš pāries šīs tautas priekšā, un viņš dos īpašumā tiem to zemi, kuru tu redzēsi. Salīdziniet ar šiem tulkojumiem, ja, tas varbūt arī nozīmē to, ka viņš iedalīs tos zemes gabalus katrai ciltī, bet šajā variantā tieši es to nesaskatu. Es saku, ka viņš ir visu Izraēlas zemi runā. Tā es izprotu. Un mēs apmetāmies, mēs ielejā pretīm Beit Peoru. Tātad
nekārtības, izlaidības namam pretī Beit Peor. Un tad 4:1. Un tagad, Izrael, klausies tos likumus un tās tiesas, kurus es mācu jūs darīt. Tādēļ, lai jūs dzīvot un ienākt un mantot to zemi, kurus tas kungs, jūsu tēvu Dievs, dod jums. Un atkal šeit. Tikai tā ivritā īsti, jā, likums un tās tiesas. Klausies tos likumus un tās tiesas. Nu, arī dažādi tur tulko. Kā saka, krievlodā tur ir slušai, zakoni izsudī. Bet šeit ir ivritā tieši, nu, nezinu, tā tur būtu varbūt jāpieliek klāt kaut kas hukim. Tad tie ir tie likumi, kas nav, kā gudrie skaidri, nav apspriežami. Tie ir jāizpilda. Un daudz, kas saka, teiksim, nu viņi vēl piemin to, nu, teiksim, pa cūgai, nu, tad neesi cūgai. Bet ja tev ieiet iekšā jau Dievu vārds, tu jau to cūgai nevar iest vairs. Tur tas rakstīts, tas ir nešķīst barība. Un tu jau vairs, nu, saku, un ja nejauši ieiet, tad es bijis neuzmanīgs un tevi slikti. Protams, tas ir tad, ja tu esi uzņēmis jau Dievu patieso vārdu pietiekošā daudzumā, ja? 4:2. Un nepievienojiet pie tā vārda, kur es jums pavēru, un neatņemiet no tā, lai sargātu tos tā kunga jūs Dievu baušļus, kurus es jums pavēru. Jūs acis redz, ko darīja tas kungs, ka šeit ir arī tāda interesanta. Redz. Nevis redzēja, bet redz. Tagadnē. Ko darīja tas kungs, Bāļa Peoru, jo katru vīru, kas gāja aiz Bāļa Peoru, iznīcināja to tas kungs, jūsu Dievs, no tavas vides. Bet jūs, pielipušie pie tā kunga, jūsu Dievu dzīvojat jūs visi šodien. Dvakim, kas saka, pielīpušie, kā vārnīcais tur ir skatījos, tas ir kā pielīmējušies. Reidzies mācu jums likums un tiesas, kā pavēlēja tas kungs, mans Dievs. Darītu es pietrūkstu laikam kaut šī, lai darītu tā zemē, zemes vidā, kurā jūs ienāciet, lai to mantot. Lai tā darītu, lai tā rīkotos. Daudz tulko šo te, šajā krievu valodā, ja, mišpatim kā sabiedriskos likumus. Un sargiet un dariet, jo tā jūsu gudrība un jūsu saprašana to tautu acu priekšā, kuras dzirdēs visus šos likumus un sacīs. Tikai tauta un gudra un sapratīga, varena tauta šī. Jo kas ir varena tauta, kurai dievi tik tuvi? Ja, šeit ir atkal tie dievi, kāpēc viņš tulko dievi? Kā tas kungs, mūsu Dievs, visos mūsu saucienos uz viņu. Šeit arī dievi tik tuvi, ja, nu kā to var saprast, citām tautām ir vairāk dievi. Tātad liekas, jā, nu tur ir vairāk dievi, bet uzreiz tālāk jau šajā tulkojumā kaut ar... Elohim varētu arī kā dievs, bet krovim tuvi, dievs tuvi jau neteiktu. Nē, nu jā, nu tāpēc ir, ka toram Elohim, kaut tad šis Jona Levī saka, viņš to Elohim blīski, jā. Un tur tālāk jau ir tas pats, kak Ašem Elohim naš, kā
citas tautas to saka, jā, citām tautām ir vairāk dievu, kā, arī latviešiem tur ir. Eloheinu. Tur ir Eloheinu, jā, mūsu dievs, jā. Tas ir, tu nevar izteikt viņu vienā vārdā. Ivritā tas ir vienā vārdā, jā, Eloheinu. Mūsu dievs, jā, mūsu Eloheinu, visos mūsu saucienos uz viņu. Nevar tā aizvietot, uzreiz tikai pielikt šo Elohim visur tajās vietās. Es pat nezinu, vai tā būtu pareizi aizvietot, jo, ja te ir, jā, redz, šis Jona Levija tulkojumā, jā, tur arī ir Elohim Naš. Arī divos vārdos izsaka, nevis Eloheinu, bet Elohim Naš. Kaut vien rakstīts ir Eloheinu. Tāda arī, tas ir citreiz, citi gudrie, kas tur tulko, tur ir daudz tādi, paskaidrojoši šie tulkojumi. Jau pavisam citādāki, jā. Un kas, 8. pants, un kas varena tauta, kurai likumi un tiesas taisni, kā visa Tora šī, kuru es dodu jūsu priekšā šodien. Jūsu priekšā kā. Jūsu arī var iztulkot. Lifneikiem jūsu vajag priekšā šodien. Tikai sargi sevi un ļoti sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirsti tos vārdus, ko tavs acis redzēja. Un lai tas neiziet no tavas sirds visās tavas dzīves dienās, un dari to zinām saviem dēliem un savu dēlu dēliem. Es mums daudzreiz šos, ko mēs te runājam, kad visi atbildīgi ir tēvi, dēli, tad šeit tulkojumos daudzās vietās tomēr ir šie bērni, ja? Nav. Kāpēc tā jātulko, kad bērni, ja tur ir tīri rakstīts dēli? Un tad, ko tavs acis redzēja? Tad tie visi, kas jau ir jaunāki, tie neredzēja to. Bet runā uz viņiem redzēja. Vārdus vai darbus, ko tavs acis redzēja. Tur bija tā, kad viņi šie kalns kūpēja un visu, un viņi redzēja vārdus, redzēja to, ko izrunā, redzēja tos vārdus, redzēja to, ko dzird, tā bija. Redzēja to, ko dzirdēja, un to, ko dzirdēja, redzēja. Tā kā, tur tas tad ir jāatkārto, es īsti tā precīzi neatceros to ivri tekstu, jā. Par radio, var redzēt televīzijā, kas tam par radio ir arī televīzijā, var redzēt, kā viņi sēž un sarunājās. Mēs vai kā radio, jā, rāda arī televīzijā. Mēs dzirdam par radio, bet mēs redzam, ka... Redz to, ko... Mums latviešu valodas tulkojumā tur ir stipri vien izmainīts viss kaut kas. Tā ir stipri izmainīts, ka tur jau pazūd tā teksta jēga, kas tur gribētu pateikt, jā. Dienu, kad tu stāvēji, tā kunga tavu Dievu vajag priekšā pie Horevu, kad sacīja tas kungs man, sapulcina man šo tautu, un es tiem došu dzirdēt tos manus vārdus, kurus viņi mācīsies, lai bītos mani visas dienas, kuras tie dzīvo uz zemes, un tos savus dēlus mācīs. Tātad ir svarīgi ir tas, tos vārdus, lai dzirdētu. Un arī tiem dēliem tagad, kuri nemaz nebija pie tā kalna klāt,
pie tā kalna klāt arī, kā teikt, vai man dvēseli tur bija klāt, vai es to redzēju, tas arī attiecas uz mani. Jo tur runā uz tiem dēliem, kuri fiziski neredzēja, bet viņu dvēseles redzēja. Un jūs pietuvojāties un nostājāties zem kalna, bet kalns deg ugunī līdz debesu sirdī, tumsa, mākonis un miglu. Šeit reizēm tulko tā, viņiem piedeva baušļus, skaidro. Un pacēla to kalnu virs viņiem, teica, tagad jūs pildīsiet vai nepildīsiet. Nevis pie kalna, bet kā ir zem kalna, ja? Zem kalna. Tas liek, var zem kalnu pakājē, var saprast, bet te dažs skaidro zem kalnu. Tas kungs pacēla kalnu augšā, virs viņiem, jūs klausīsiet vai neklausīsiet. Ja ne, nolaidīs to kalnu lejā. Tā arī teikts, kad atnāks tas kungs, mums šīrs arī atnāks, tad teiks, krītiet kalni mums virsū. Kad viņi nevarēs pastāvēt viņa taisnībā. Ja viņi būs netaisni, viņi nevar pastāvēt, tas ir moks viņiem. Un daudz, kur saņems sodi, tie Jāņa Johanan atklāsmes, viņi vicinās dūri pret Dievu, ka viņš soda viņus. Kā teikt, taisnais pieņem sodu un saprot, ka viņam jāizlabojās ir. Bet netaisnais viņš pacels dūri un vicinās pret visaugsto. Kad ko tu pret manīm tagad, tā kā, ja tas kalns pret to taisno pagriežās otrādi, viņš ir gatavs izmainīties, bet tāds netaisnais viņš jau pacels dūri un vicinās pretī. Jā, šeit arī redzi nākošais pants, te jau arī ir. Un runāja tas kungs uz jums no uguns vidus, vārdu, balsi jūs dzirdiet, bet tēvu neredziet, tikai balsi. Šeit nav dzirdiet. Arī tagad mēs, bet tēvu neredziet, tikai balsi. Neredziet tikai balsi. Viņi gan dzirdēja, gan redzēja tāpat tā kungu vārdu. Ja? Tagad ir... Ko saka vēl pēc Batkoļa, kas ir Ješua viņa balsi? Viens no Mašjah vārdiem. Protams, viņam mūžībā ir tāds pat vārds, kā tam kungam, Jod-Hei, Vav-Hei, ja? Ne jau ne Jahve, ne Jehova, tas jau ir, tie jau ir citu tautu dievi, kurus tad arī piesauc. 4.13. Un paziņojumu, ja jums to savu derību, kuru pavēlēja jums darīt. 10 vārdus un uzrakstītos uz 2 akmeņu plāksnēm. Te ir, varbūt latviešu valodā var arī akmens, bet te ir daudzskaitlīgi. Tas ir uz akmens. Avanim, akmeņi. Even ir akmens, un šeit ir evenim, akmeņiem. Bet man pavēlēja tas kungs tai laikā mācīt jums likumus un tiesas, lai jūs darītu to zemē, uz kuru jūs pārējiet, lai to mantotu. Un ļoti sargiet savus dvēseles, jo jūs neredzējāt nekādu tēmu dienā, kad tas kungs uz jums Horevā no uguns vidu. Redziet, atkal runāja pietrūkst. Runāja tas kungs uz jums Horevā no uguns vidus. Lai jūs nekļūtu netikli, tas ir, krievodu. Nie razratīļis, varbūt kā citu vārdu latviešu valodā var ielikt.
un netaisīt sev elka atveidojumu ikvienā atveidā, vīrišķā vai sievišķā formā. Nu kā vai līdzīgi, mums ir rakstīts līdzīgi vīrietiem vai sievietēm. Nu, šeit nav vīrietiem vai sievietēm. Šeit ir vīrišķā vai sievišķā. Zahar o nekevā. Tātad tas jau ir jau plašāks jēdziens. Tas jau attiecas ne tikai uz vīrieti un sievieti, bet tas attiecas arī uz bulli vai govi, ja, kā teiksim, Indijā pielūdz šo govi, ja, un viņi nedrīkst nogalināt, un citur arī ir šie, uztais tādas govs un buļļis, tur Ventspilī, ja, bet nu tie nav kā pielūgšanas objekti, nu es ceru, ka nav, ka tie ir tikai tā kā dekori, ja. Nu man gan kādreiz kāds teica, kad viņš no Ēģiptes tur bija atvedis tur tos papirus apzīmēts, nu es man teicu, tie daži Ēģiptes elki ir un viss. Ne, man tie ir tikai dekori. Nu, ja tikai dekori, tad dekori. Nu, viņš bija kristietis, jā. Bija, ir arī, droši vien, ka vēl tagad ir. Varbūt, ka nav. Kas to? Tas nav man apspriežams. Ikviena, tad sievišķā formā, ikviena lopu formā. Šeit ir šī forma, es tā ieliku vārnīcā, ko tad tā forma šeit nozīmē. Tā forma, tas ir arī kā forma, kurā atliek kaut ko. Teiksim, iztais šo formu, nu, atliek tagad kādu figūru, ko nu gribi. Vai vērs, vai zivu, vai sievieti, vai vīrieti, nu, to pielūdz. Ikviena lopa formā, kas ir zemes, ikviena spārnot putni formā, kurš lidos pa debesīm. Nu, es te domāju, kāpēc tas nākotnē rakstīts, kāpēc lidos pa debesīm, nevis lido. Lidos, nu, iespējams, ka tur tai tuksnesī, pa kurien viņi gāja, ka tie putni, nu, nelidoja nemaz, godīgi nebija. Nu, tas ir, tie ir minējumi, bet, nu, tas tā. Tad ikviena pa zemi lien no šā formā, ik viens, kas pa zemi lien, ja. Ikvienas zivs formā, kas ūdenī zemes. Kāpēc zemes? Ūdenī. Zemes, nu, bet nu tā. Mitahat ir le arets, kas zemes. Nē, nu zemes arī ir tādas zivs. Nu, es redzēju arī, es pats esmu redzējis. Teiksim, Dienvidslāvijā, kur bija Slovēnijā, Pastojne jama tā, ala, kur 4 kilometri iegāja tai alā iekšā, un tur, jā, tur dzīvo vēl kaut kādas zivtiņas, kaut kādas ir. Nu, viņas var redzēt, apskatīt. Bet varbūt pacels savus acis uz debesīm un redzēs to sauli un to mēnesi un tās zvaigznes un visu debesu karapulu. Un tu nogriezīsies un nolieksies viņu priekšā un kalpos tiem, kurus iedalīs tas kungs, tas Dievs visām tautām, zem visām debesīm. Tātad citas tautas var pielūgt, ar šo arī ir teikts. Var pielūgt. Jo tad, ja tu esi no citas tautas, nu tad pielūdz savus. Dievs tos iedalīs. Tu vari pielūgt mēnesi, saulu, ko tu gribi, lūdzu. Tas ir citām tautām iedalīts. Nu, tad tur mums tāds, cik es saprotu, bija latviešu valodā, nu, ir paskatījušies vēl šo 4.9, šo pantu, ja. Tas tāds
šeit varētu teikt, tas ir tāds, ka tu nepacēl savus acis uz debesīm un uzlūkodams sauli, mēnesi, kā arī zvaigznes, visas zvaigznāju pulkus debesīs, neliecies kārdinājumās un nekrīt ar savu vaigu pie zemes to priekšā, un ka tu tiem nekalpo, ko tas kungs, tavs Dievs, ir piešķīris visām tautām zem visas debesis. Nu jā, diezgan tuvu ir, ja, tas kungs tavs piešķīris. Tur, un vēl šeit ir tāds vārds, varbūt, kad šeit ir pareizi būt tuvāku, nekrīt ar savu vaigu pie zemes. Ir ivritā tur ir tāds vārds eštahavē. Labi, es tagad to neatradīšu. Un es nezinu īsti, kā to varētu tā iztulkot. Pat, teiksim, varbūt latviešu valodas bībelē pat rūdāks ar savu krievu valodā ir rasplastajišsa. Tas ir kā guļš nokrist pie zemes un tad lūgties. Tā ir ebreji, necik sen ar to Ben Gvīru, arī Bens Gvīrs, viens no tiem Izraēla deputātiem, tas tur, viņam tur daudz arī uzbrūk par to, ka viņš 9. āvenu pat arī bija Tempļa kalnā. Bet viņš arī ir vairāki bijušie ebreji, kas ir uzgājuši un praktiski tas ir Arābu teritorijā. Jau viņi jau ir pārkāpi praktiski to status quo, kas ir šo. Un viņiem ir kādas organizācijas, kas tur uzbrūk. Nu, viņš tad viņiem atbild. Vai tad jūs neesat par vienlīdzību? Tātad es taču drīkstu darīt, mēs taču esam vienlīdzīgi. Tāpat kā ir bez kādas ziņas vai kas, cik tur, es neatceros, cik tur 1000 tonnas to zemi Arābu izved ārpus. Kā izgāstuvi no Tempļa kalna, kur viņiem nebija nekāda. Nu, viņiem teikšana, mēs te rokam, mēs te darām, kas tev pa daļu? Jā. Un tagad, tad ir, kas to redzēja, joprojām vēl turpinās šī Tempļa kalna izvestās zemes tā pārsijāšana, un tur daudz arheoloģiski tie atradumi ir, kurus ir atraduši, jā. Tur ar ekskavatoriem grāb un ved ārā un izbēra. Viss. Un tas tur turpinās. Un tur ir tā akcija, ja kāds vēlās atbalstīt arī šo visu projektu un grib, tad var pasūtīt zemi no Tempļa kalna. Un viņi ir tādā futlārītī iekšā, līdz ir certifikāts, ka tas ir no Tempļa kalna un var pasūtīt. Es nezinu, cik tas maksā, es neskatījos. Un tas tad nebūs ilgs? Nē, es jau viņu nepielūdzu. Bet vispār... Tieši tāpat arī kristieši atbildēja, tie ir mani suvenīri, es viņus nepielūdzu. Kā, kurš cits? Tas diezgan nopietni. Nē, cits ir... Tas uz papirus teica, kā dekors. Kāds kādreiz tas teica, ja šis svētais krusts mani glāba. Tad tāds teiciens tā palicis no kādas māsas atmiņā, ka viņa tā, ne negatīvi var teikt, kā piemēru to pieminēja, ja, ka tā kāds teicis ir. Ka tas... Bet jā, tas ir vispār arī jautājums, es taču varu... Gan tas, ka uz ķiveres bija Mašjāha vārds, ka tas kareivs izglābās, ka viņam šāva. Gan tur tad bībeli bijusi kabatā, un tad lodi tur trāpēja, viņš palika dzīvs. Viņš kaut kas.
Nu jā, nu ir tādi tie brīnumi, no kurienes tad notiek, kāpēc tā lode negāja drusku zemāk vai kā, bet par to ķiveru, uz kur rakstīs Virhusu Mašiach, ja, tad arī tā. Bet tādēļ par šo ir par tiem pielūgsmes objektiem, ja. Cits tauts var, ja. Bet jūs ņēmis tas kungs un izvedis jūs no dzels kausējumās krāsnes, no Micraima, lai būtu viņam par īpašumu tautu, kā šī diena. Bet tas kungs sadusmojās uz mani jūsu dēļ un zvērēja, ka nepāriet man to Jardanu un nepāriet uz labo zemi, kur tas kungs tavs Dievs dod tev īpašumu. Tātad to mēs apspriedām par to vārdu dēļ, ja? Jo es miršu šī zemē, nepāriešu to Jardanu, bet jūs pārējiet un iemantosiet šo labo zemi. Nu, redz, tālāk man te krievu valodā nav pielikts, varbūt, ka tur vēl vajag arī latviešu valodā kaut ko pielabot. Sargiet sevi, ka jūs neaizmirst tā kunga savu Dievu derību, kuru viņš slēdzas ar jums, un darināsiet sev elku tēvu, visu, ko pavēlējis tas kungs, tavs Dievs, nedarīt. Ja? Un šeit ir pielikts klāto iekavās nedarīt. Ja? Jo tas kungs, tavs Dievs, ir rijošs uguns, viņš greizsirdīgs Dievs. Kā Iesaja, ja? Kā Iesajas grāmatā ir sacīts, ja? Ko es saku. Daudz būs tā kunga nokautu. Visi, kas precīzāks tulkojums būtu, visi, kas svētījās ap kādu vīru elku dārzos, ēd peles un visādi nešķīstību viņu. Peles un cūgļu gaļa. Nu, radakstu ir ļoti labi, uzreiz pekomentē, tie ir kristieši. Kad dzemdināsi dēlus un dēlu dēlus un novecosiet zemē un kļūsiet netikļi un darināsiet visa elku tēvus, visādas droši vien, un darīsiet ļaunu tā kungu savu Dievu acīs, lai viņu sadusmotu. Es liecinu šodien pret jums, piesaucot tās debesis un to zemi, kā ātri pazūdot, pazūdīsiet no zemes, uz kuru jūs pārējiet to Jardenu. Tātad, ja nedarīs to, tad... Jā, tas nav kā nolādējums, tas ir kā tāds, ja darīsiet visu pēc taisnības, tad tas nenotiks. Jā, un ir šie visi, ja, tad arī šie baušļi ir šis atkārtojums, ja, šo baušļi jau mazliet citādāk, un arī tikai vienu to baušļu, ja, kur mēs Dvarim 5.12, kas ir tomēr, nu, to mēs kaut cik ievērojam, ja. Shamor et Yom ha-Shabbat lekadsho. Ievēro, ja, mēs šeit ir šamor, sārgi. Tas ir šamor sārgi, šabat diena, lai to svētīt. Svētīt, ja, nu, atkal atdalīt. Svētīts tas nozīmē, kad šo, lai to atdalīt. Svēts, tas ir atdalīts. Šmota rakstīts, atceries, šeit sargi. Jā, kā reiz kāds rabīns teica, nu kā tas sargās to šabatu. Uzrakstīs uz sienas šabats un pieliks klāt sargu, un tas nozīmē, es sargu šabatu. Nu, tad, nu, tas jau ir, nu, to izmainīja, koncilos izmainīja, un tad kristiešiem ir nedēļas pirmā diena. Nu, tas, es domāju, tas man šodien viss, lai vēl dzintars. Jā, daudz jau arī to uzmanību mēs tā, visu, jā. Tā tagad arī, jā, viss tā pravietošana vai kā, nu tā, visi, kas pēc tam vēl būs arī, mēs to lasam, jā. Te nedaudz mums tas
Liekas, ka tas ir par Bābeli. Bābeles Gnaņē, ja. Tā, jā, jūs palasat, ja, tā 4. nodaļas. Ka kalposiet citiem dieviem tur, ja, un tad, tā, ir kas izskaidro katru to izgnaņienu, bet, iepriekš bija arī vēl, iepriekšējās arī, Toras grāmatās. Vispār 5. mušē šī grāmata, tā nav tāda, kā tas kungs, mēs pagājušreiz runājam, kad, šeit mušē vienkārši pats runā, visu pārstāsta, sanāk tā tīri chronoloģiski, tā izpētījuši gudrie